Vārds ir Evita. Es esmu tūraģente, strādāju VVS Travel. Vārds ir Inta. Es arī strādāju kompānijā VVS Travel. Braucām šeit, izbaudīt skaistu dabu, siltu laiku. Es ieraudzīju pirmo, man šķiet, bija Facebookā. Man patikās, kā izskatās tur bildes, kā nirst. Ne, vispār es gribēju pamēģināt, par cik nevaru ar tiem baloniem nirst. Scuba divings, jā. Un tāpēc man ieinteresēja tieši freedivings. Uzgāju to postu, un kad tur to piedāvā latviešu meitene Šarmelšeikā, tās bija vispār wow! Man neko neprasīja, man vienkārši pateica, es pieteicu, kur, nezinu. Es teicu, tu esi traka, es diez vai, ka man kaut kas tāds sanāks, jo man tiešām ir paniskas bailes no dziļa ūdens, bet, jā, sanāk. Es pēc apraksta arī sapratu, ka tas nav tik ļoti dziļi jānirst, aiztur elpu, un tu nirsti tik, cik tu vari aizturēt elpu. Bet tas izrādījās diezgan grūti, bet neiespējami. Mums ir otrā reize. Es uzskatu, ka visi to var izdarīt. Jau pēc otrās reizes iepatikās, es jau vēl gribu. Man sanāca arī ar otro reizi. Pirmajā reizē es domāju, ka tas tiešām nav priekš visiem, bet es pēc tam pasēdēju viesnīcā, padomāju, ka es gribu tomēr mēģināt vēlreiz un līdz galam. Un tad ar otro reizi man sanāca jau labāk, un jau man liekas, ka man tas sāk patikt, un es gribu vēl. Mēs bijām divās dažādās vietās. Pirmajā reizē mēs bijām Pasata. Tur ļoti labi arī smuka pludmale un viss. Es vispār sapratu, kā ir jāielpo un kas ir jādara, lai tu vispār tur ienirtu un ar kādu spēku tev tas jādara un kā pareizi tas jādara. Otrā reizē mēs esam pludmalē Wild Beach. Ja? Šeit ir ļoti skaisti koraļu rifi un man ļoti, šeit vislabāk man patikās. Jā, man arī patika šī pludmale vairāk. Pirmajā reizē es arī nobijusi, es biju. Šeit ir tā, ka tu ej vienkārši uzreiz pleznas kājās un sāc snurkulēt, un tu jau redzi tos skaistos koraļus, un tu jau pierodi pie tā, ka tev nav jāliec uzreiz dziļumā. Forši. Jā, noteikti es iesaku jebkuram pamēģināt tiem, kam arī ir bail, vai tie, kas īsti neprot peldēt. Katrīna jums visu vienkārši perfekti izstāstīs, iemācīs un ļaus noticēt sev, ka tu to vari izdarīt. Noteikti iesakam mēs. Pirmkārtām, tas nav tā, ka tev ieceļ uzreiz ūdenī un davai no sākuma iesildamies, sagatavo, pastāsta visu sīki un smalki, kā un kas būs jādara. Un visu laiku tev atbalsts ir ūdenī. Vēl, tu vari vēl, mēs zinām, ka tu vari vēl. Viena elpa episks piedzīvojums! Juhu! One brief epic adventure!